Otrs šofers nepaspēja izmukt ārā un nospieda letāli. Diemžēl beidzās dzīvīte. Hops, atverās. Es kādus ragus ielicis. Ёхайди. Ты что, поменял опять? Да. А что так? Большая, нормальная. BMW не хочешь теперь? Nē. Sveiks, lai dzīvo! Darba dienas video atgriezīsies. Šodien tagad ir man svētdiena, un es braucu līdz darbam sakārtot mašīnu, savākt, ielikt skaidas un sagatavot rītdienai, tāpēc, ka man ir jau vienos jākrauj cūkas. Jā, tas nozīmē, ka man ap 12 ir jāceļās. Tas man baigi galīgi nepatīk. Tādēļ, ka visticamāk jau tu ej gulēt vienalga ap 8, ja tu aizēji gulēt ātrāk, tu jau pamodies vakarā, un tad vispār vairs pagulēt nevar. Līdz ar to tu aizēji gulēt ap 8, 4 stundas paguli, un tad beigās, tas miegs nav nekāds kvalitatīvais. Un man naktsmaiņas vispār kā tādas nepatīk. Bet labi, pacietīšos 3 nedēļas, tomēr tagad ir patstāvīga mašīna sava. Viena būs, gan jau, ka būs kaut kāds lielops pa ceļam arī jāizved, bet lielākoties būs viena un tā pati mašīna. Tāpēc, ka kolēģis ir atvaļinājumā, un tagad es arī aizbraukšu līdz firmai, parādīšu tev, kā es viņu samazgāšu, sapucēšu, ne šodien, iespējams rītā. Jo es to nedaru apzināti ļoti kārtīgi, jo es kaut kad iepriekšējā video minēju, ka es vairs negribu slaucīt pakaļ aiz citiem šoferiem. Tad, kad ir mašīna jādala, tas ir diezgan regulāri. Ja tu esi kārtīgs un patīk viss tīrīgi, tad vienā brīdī tev apnīk tīrīt pēc citiem. Tagad es samazgāšu arī kārtīgi mašīnu no iekšpuses. Viens, kas man ir tīro logu fetišs. Man ļoti patīk braukt, ja logi ir tīri, pārredzami, spoguļi un vispārējais. Plus vēl es izmazgāšu kārtīgi piekabi. Tātad griesti, kurā birsti un ķīmija jāizmazgā. Viņi tādi riktīgi balti smuki ir, kad ir. Un visas restas, katru spraugu, lai forši 3 nedēļas var pavadīt tīrā, foršā, skaistā mašīnā. Jā, tā kā tiekamies pēc brīža jau firmā. Tūlīt savādāk jūs atkal man te raustīsieties, tas statīvs, bet loga turētājs sāk vibrēt. Vai pēc brīža tiekamies jau pie fūras. Čau! Tā, un mans braucamais studijā. Nē, šitais nav mans braucamais. Šitā ir viena no vecākajām Scaniām, kas ir palikusi, labi noskrējusi, labi noripojusi. Viņa ir pusautomāts. Un tur ir pedālīts vēl jāpaspaida. Mans aparāts stāv iekšā, ar ko es tagad braukšu, un kuru es sakārtošu, sadarīšu visu. Reku mans aparāts studijā. Ja labprāt ar to zilo braukt labāk. Tā, lūdzu, ar šo es vizināšos tagad 3 nedēļas. Un tas, ko es minēju, tas sānus nomazgāšu, visas tās sānu klapes, tu parādīšu jums. Tā, atradīšu, kur ir pults nolikta, iepauzējam. Tā, pultu es atradu, pults ir šeit, un visas darbības ar piekabi notiek no šīs pults. Tā tad ir 3 gaismiņas pieejamās. Pie katras pieejamās gaismiņas ir vēl 8 pogas, kur ir katrai sava nozīme. Sākumā bija tā bišķi galvā jāpietur, kas, ko, kā, griestus pacelt, grīdas, sānus, klapi atvērt. Jo katrs spiediens, ko tu izdari nepareizi, var sačakrēt mašīnu. Tā, slēdzam iekšā drošinātājs. Sanāk, ka pirmā gaismiņa deg, ar viennieku ieslēdzam, viņš ieslēgs vēl ventilatorus. Un visi drošinātāji, viss ir ieslēgts. Šeit var, ja nu gluži pults nestrādā, tad šeit var visu regulēt, darīt. Plus vēl var iespraust vadu un aizvilkt uz aizmuguri, lai nav jāčakarējas, jānāk visu laiku šeit. Sānus, tur griestus un visu pārējo. Aizmugurējā klape arī varās vaļā. Protams, apult. Re, kur ir drošinātājs, lai gluži braucot neatverās vaļā. Un klapi atveram ar 2 pogām vienlaicīgi. Viņš sagāzīs slīpumu. Tātad viņš atgāž vaļā līdz
šādai pozīcijai, kas ir līdz grīdām. Un tad jau gāžam pilnībā uz leju tikai ar vienu pogu. Un tātad man bišķi rokas trīc, grūti noturēt jūs tā. Un ceļam augšā bortus. Va. Un tad sūciņas smuki iet pa iekraušanās klapu iekšā. Es zinu, ka mani skatās, vismaz tiktu kā arī, agresīvie vegāni ar uzsvaru uz agresīvajiem vegāniem, kuriem ļoti dzīvē nepatīk tas, ka citi cilvēki ēd gaļu. Šeit es teikšu tieši tāpat kā baravīksnes karoga vicināšanu. Man netraucē, ka jūs tādi esat. Neskrienat citiem virsū. Un dzīvojam visi draudzīgi. Neēd gaļu, neēd. Tāpēc jau nenozīmē, ka es esmu kaut kāds slepkava vai ļaundaris, ka es pārvadāju tos dzīvnieciņus. Tā es tikko ieraudzīju, ka mašīnu arī nomazgāsim, lai smuki tīra būtu, spīdētu. Un sāni, kur tagad ir jāpārslēdz atkal gaismiņa un jāatver vaļā. Tātad reku tas, ko es minēju, piemēram, šitie visi nāk nost, šitais viss nomazgājas gaišs. Tas ir jāpalgāž virsū ķīmija, protams, tad tas viss atmazgājas smuki tīrs. Un griesti, tātad griesti tūlīt parādīšu, kādi izskatās. Ieslēgsim gaismas iekšā, plus attaisīsim sānus, lai labāk var redzēt. Tā jūs man aizķērāties. Hops, 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 hops. Gaismas ir ieslēgtas. Arī rampai, kas man īsti nav vajadzīgs. Jau putni salidojuši ir. Un reku vēl grīdas ir augšā saceltas. Tūlīt sagatavosim visu. Sagatavošu. Parādīšu, kā grīdas nolaižās. Tā tad ir 3 grīdas cūciņu pārvadājumiem. 1, 2, 3. Katrā grīdā ir 5 nodalījumi. Katrā nodalījumā mēs kraujam 10 vai 11 cūciņas. Kādreiz tikko, ka sāku strādāt pirms 6 gadi, vedām vēl 180 cūkas, bet katru gadu tur visādas likumdošanas mainījās un vispārējais paliek mazāk un mazāk un mazāk. Jā, kvadratūra jāievēro. Tā es atvēršu vaļā otru pusi. Rekur. Un. Reku ir tas viss, ko es gribu izmazgāt kārtīgi. Protams, no iekšpuses viss ir tīrs un smuki. Vienīgais tas, ka griesti nav tur super balti. Visus izpucēt, izmazgāt ar ķīmijām, visus ventilatorus, kur padod gaisu karstajā laikā. Ļoti labi. Obligāti jāstrādā starp citu. Ja tevi paņem uz pārbaudi un nestrādā kāds no ventilatoriem, sodiņš, arī pie kautuves tev var izčakarēt par to, ka nestrādā kāds no ventilatoriem. Tas ir, es domāju, obligāti prasība. Vienmēr, ka tev te iekšā ir 30 grādi. Cilvēcīgi būtu, ja tev pūstu vēsu gaisu virsū, kaut vai siltu, bet lai pūstu. Dzīvnieciņam jau arī tā labturība jāievēro. Aiztaisīsim sūdu klapes. Sūdu caurumus. Rekur te, kad mazgājam, tad taisam vaļā un visi sūdi un kakši tek ārā. Tad, kad nemazgājam, taisam ciet, jo par to, ka viņi ir vaļā, ir sodiņš. Tā, attaisīsim vārtus. Es tepat stāvu vēl mašīnu, sabēršu skaidas. Un tad man ir vēl viens uzdevums savā vieglajā pārlikt dēlam krēsliņu. Un jāpārliek krēsliņš. Nopirkām jaunu, lai nav vairs tik smags. Nav vairs vajadzīgs 360 grozāmais, jo tagad diezgan ērti un forši pārvietoties pa mašīnu tāpatām. Tā kā sakārtojam mašīnu, sabaram skaidas, pārliekam krēsliņu un tiekamies pēc brīža. Ko tā tad uz katru stāvu viens maiss ar skaidām? Jā, es vienmēr paceļu augšā pirms bērnu, lai būtu jau izklāts vienmērīgi, lai pēc tam man mazāk ir ko spārdīt. Citi šoferi izber vienkārši taisnā strīpā un tad izspārda. Katrs dara pa savam, kā ir ērtāk un labāk. Es beru tā, ka taisu vilnīti visā garumā. Un tad ir mazāk jāspārda pa
Pēc tam pa mašīnu visu, un viņš jau būs no rīta viss gatavs. Jā, šito es arī vienmēr izdaru maksimāli. Pirms tam jau sagatavoju mašīnu, lai mazāk ir ko darīt. Pēc tam nākamajā dienā vai tad, kad ir jābrauc. Tātad rekur, tu parādīšu, man ir pults rokās. Atkal ņemam un slēdzam, atrodam otro gaismiņu. Un ir drošinātāji. Šeit, šitajos te iekšā var redzēt, varbūt nāk tādi drošinātāji grīdām. Lai tajā brīdī, kad es te staigāju, kad es te esmu apakšā, tā grīda nenokrīt te uz galvas. Diemžēl ir bijuši arī letāli gadījumi, kad tā ir noticis. Viens no gadījumiem bija nevis, ka nokrita grīda, bet ka otrs šoferis, bija divi šoferi, un otram šoferim bija pults kabatā. Viņš bija atstājis pulti kabatā ieslēgtu, iebāza un pieliecās. Un tad, kad viņš pieliecās, tad viņš to grīdu laida uz lejā, nezinot. Otrs šoferis nepaspēja izmukt ārā un nospieda letāli. Diemžēl beidzās dzīvība. Tagad rekuitas variants tagad. Hops, un drošinātāji ieiet iekšā. Viņš vēl stāv uz drošinātājiem. Es paceļu nedaudz grīdu uz augšu, un visi drošinātāji ielec iekšā. Un tad jau grīda nāk lejā. Nu, es to daru, viņa pati nenāk. Tepat ir rādīts zīmīte, ka nedrīkst stāvēt apakšā darbības laikā. Un tā jau būs otra grīda. Jā, otra grīda arī. Visas grīdas tiek iedalītas 5 boksos, kurās ieliek cūciņas. Šī piekabe, respektīvi ar viņu var vest arī teļus vai aitas, ar šo ved aitas arī. Bet, es teiktu, 95% no pavadītā laika tā ir pārvadājusi tikai cūciņas. Kamēr runājam, grīda jau nākamā noiet līdz zemē. Un tūlīt, ka es iešu iekšā, es atkal ieslēgšu drošinātājus, jo it kā tā augšējā grīda stāv tagad uz drošinātājiem. Bet droši paliek nedroši. Un tā nolaidās. Hops, drošinātāji ir atkal apakaļ ārā un sagatavojam otru grīdu. Tieši tā pati procedūra, kas pirmai grīdai. Paceļam bortus, paceļam augšā un vilnītī izkaisam visas skaidas pa grīdu. Lai cūciņām patīkamāks brauciens un šoferim vieglāk izmaksāt arī. Jā, šis ir vajadzīgs pēc likuma. Un tas, ko es teicu, katra bortuka paceļ, viņu vēl var atdalīt. Tātad aiztaisam ciet un katrā grīdā ir 5 šitādi nodalījumi. Tā bišķi aizelsos. Es vēl šodien pēc treniņa. Atkal kārtējā procedūra ar grīdu. Hops, laižam vaļā. Drošinātāji vaļā. Un tagad jau citas pogas jāspiež. Nedaudz uz augšu. Un grīda iet atkal lejā. Un tagad parādīšu es tos griestus, kurus es atmazgāšu, lai tīri, skaisti, smuki būtu. Jā, lielākoties jau tie ir griesti, kas man jānomazgā. Pārējais jau labi no ārpuses vēl tie režģi, kas ir sāna klapēm. Bet pārējais jau ir ok. Tās salons jau arī nav tur baigi cūcīgais. Tāpēc, ka es saku, šo mašīnu braucam mēs tikai 2 šoferi. Ļoti, ļoti retā gadījumā kaut kas pieslēdzās un pabrauc cits. Bet pārējās mašīnas mēs izmantojam visi. Un ļoti liels mīnus tas ir. Jo līdz ko mašīnām ir vairāki saimnieki, tā teikt, braucēji, šoferi. Viss pazūd lietas, kaut kas kaut ko nepasaka, kaut kas kaut ko izdara. Tas viss ir pilnīgi garām. Vēja izpūta, izdzina ārā vēju, kas paliek starp grīdām. Tā, trešā grīda ir nobraukusi lejā. Es slēdzu atkal drošinātājs iekšā, nepareizo pogu piespiedu. Un te ir tie griesti, kurus es teicu, kurus es gribu atmazgāt. Viņi ir tīri,
bet viņi ir melni palikuši. Tie melnumi visi ir no krāsām, kas katra cūka ir jāieliek ar zīmogu iekšā. Nu, tā kā jāštempelo, kā to saukt latviski. Nu, zīmogs jāliek ir, lai atpazītu, no kura zemnieka nāk pēc tam tā cūka. Jā, jumts ceļās arī augšā. Skatāmies tā, es pārslēgšu gaismiņas, atkal jāpārslēdz. Un braucam ar jumtu augšā. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka jumts ir jāpaceļ, lai grīdas varētu uzbraukt. Ar grīdām varētu uzbraukt uz augšu, jo brīdī, tad, kad ir sāna klapes paceltas augšā un nodalījumi salikti, tad tā daļa izbrauc augšā līdz pašiem griestiem. Ļoti spilgts piemērs, kur jau ir izlaustas vietas. Un tās vietas izlaustas ir tad, kad jumts nebija pacelts līdz uz augšu un kāds vienkārši uzbrauc. Es zinu, kas to izdarīja. Tas nav otrs latviešu šofers. Tas ir viens vācu šofers, kurš vienmēr visu sačakarē. Nu, ir tādi cilvēki, kuriem vienkārši ir, sanāk nepārtraukt kaut ko sačakarēt. Tā laižam lejā griestus. Bams. Un sataisam pēdējo stāvu sagatavojam. Salikšu drēbes jau iekšā, kombinzonu. Un tad man jāpārliek vēl krēsliņš ir mašīnā jāuztaisa. Jā, parādīšu, ka smuki ielokās krēsli īstenībā Lancijā iekšā grīdā. Ideāls variants. Dai, sakārtojam vēl vienu stāvu. Nu ko, tagad viss ir tīrs un skaists šeit. Parādīšu, kā izskatīsies rīt pēc pārvadājuma. Nu, vairs nav tik skaists, tīrs un smaržīgs. Ir pat tajās karstajās dienās tāds nedaudz uzsit tā smaķela bišķi tādu, jo, cūciņām ir ļoti īpatnēji tā kaku smarža, čuru smarža. Un karstajās dienās ir īpaši, kad uzkarst. Taisam durvis ciet. Arī šitās varam ciet. Tā. Laižam šito uz leju. Šo uz leju, lai varētu aiztaisīt ciet. Aiztaisīt ciet varam atkal. Tātad pults. Tātad pastīsimies, kura gaismiņa tagad, es neredzu. Bija īstā. Tā. Atkal pirmā gaismiņa. Tagad ir jāspiež divas pogas kopā, citas, lai viņš paņem starta pozīciju. Starta pozīcija paņemta, un tagad viena poga tikai atkal, un viņš hidrolika ieceļ iekšā. Šitai nav hidrolika, šitai pašai jāver vaļā piekabē. Bams un ciet. Un tad ir divi varianti. Vai nu es ar pultu izslēdzu visas gaismas, ne, bet divas es varu ieslēgt vidējās iekšā tur un rampas. Pārējās var no kastes. Vai nu es atkal ieslēdzu citu gaismiņu. Tā. Nepareizo pogu piespiedu, lai izskatījos. Viena puse ir ciet. Otra puse ir ciet. Un vēl ir variants. Es vienkārši izslēdzu visus drošinātājus reizē un izslēdzas viss. Ops. Jā, es aizrījos tikko, bet saelpojos skaidrs. Lūdzu, tas viss būtu izdarīts. Labi, es salikšu tēt kombinzonu. Zābakus iekšā. Izdarīšu visu. Un, zini, ko izdaram? Iekāpšu, parādīšu skāniju. Šitā te ir labā. Es viņu dzinu mājās šejieni. Sanāk, šefa dēls viņu nopirka. Čalim ir 21 gads. Un nopirka sev kā hobija auto. Ragus jau ielicis iekšā. Re, kur ir kāpslīts, bet kāpslīts ir forši izdomāts paslēpts. Hops, atverās. Ielicis jau krēsls iekšā apakaļ, viņš tur kaut ko bija sačakrējis. Taisnā izpulde ir. Un saloniņš arī ir padomāts. Labi, te nav izvākts, viņš te ir sametis iekšā, un cik es skatījos, viņš jau ir nopircis lielās burkas, gaismas. Starp citu, ko es biju šokā,
Es nezinu, vai tas ir oriģināli, bet šitais Kānijai spaļņiks nāk priekšā. Tur guļ. Šitais nemaz nezināju. Pasties kādus ragus ielicis. Johaidi. Tādi iespaidīgi. Vai gan man te viši kustās? No, pa visu logu priekšējo. Tā, grūti ir jums te ar garo statīvu iekāpt ir. Stūrīt arī tāda interesanti labā foršā. Nav tā, ka ļoti neērti braukt, bet es neteiktu, ka es būtu baigā starā ar viņu grozīties pa pilsētām. Nu ko, skaists jau ļoti viņas aparāts, ne? Pamēģināšu iefilmēt un parādīt, kā izskatās, jo es nezinu, vai man baterija pietiks, man ir ļoti maz. Tātad es gribēju nomainīt šo krēsliņu. Mums ir cits nopirts, šis smagais 360 grādu, mums vairs nav vajadzīgs. Jā, pirms tam viņš ir tāds te. Un tad varēja vienkārši smuki bembī, ka braucām, hops uz sānu pagriezt un izņemt ārā, bet tagad tas tiešām nav vajadzīgs vairs. Jo viens, ka te pietiek vietas, otrs tas, ka puika ir lielāks. Galvenais, tas ir tagad tas, ko es gribēju parādīt, šo ideāli izdomāto vietu. Tā nāks runāt ar mani labi. Ты что, поменял опять? Да. А что так? Большая, нормальная. BMW не хочешь теперь? Не, У тебя есть чип оттуда? От двери? точно нету, забыл. Бля. У меня, я дома был в отпуске. Все чипы, все карты. Не, всё мне вот тоже это нет, вот. я забыл дома тоже. Шайса. Да. Что, лучше? Места Да. много, да? Да, места много, спать можно и все остальное. Ну да, если далеко ездить, так сюда. Да. Ой, еще и. Еще это не можно. складывать сюда. Да, я сейчас покажу. Классно. Так, У меня шаран был, да, большой, а Да. вот они это вытаскивали, не складывали. ну вот. Это хорошо. И все, там тоже, там сзади можно положить и Так спать. же самое или что? Да, ну он там сзади идет. Ну тоже ровный пол. Да, все ровно, и можно спать и все. Классно. Да. Сейчас покажу. Ай, ой, осторожно, неправильно я сделал. Вот сейчас. А с какого года? По 13-го. Классно. Да, и спать можно, все остальное можно. Это тоже идет. Классно. Все, ровный пол. Места много. Tā, es nezinu, cik daudz jūs redzējāt, cik dzirdējāt man kruto šito te krievu valodu. Tātad šis ideāls variants. Es tikko viņam arī rādīju, kā krēslu nolaižās aizmugurēja. Šis ir bomba. Hops. Un te paliek bedra. Bedra nē, te paliek kaste, kurā vēl daudz ko var sakraut. Jau man baterija noteikti sēžas. Es lieku jauno krēsliņu iekšā. Nu tā, jāieliek siltumnīcā sveces, jo mums sola šonakt salnu. Pa dienām ir forši silts un baigi labi. Un tagad it kā solās pēdējā salna. Tāpēc jāieliek siltumnīcā, jāiekurina sveces, lai kaut kāds nedaudz siltums turās un nenosalst mani tomāti. Jā, šogad bišķi iestādīju arī tomātus biezāk. Labi, tur divi ir spaiņos, bet pārējie ir tā biezāk sastādīti. Jo šogad taisīšu mazākus atzarojumus no viņiem, lai dažādāki tomāti. Tā kā mēs ar tevi tiekamies pēc 4 stundām. Tā ir 8 vakarā. Jā, 8. Un man ir pēc 4 stundām jāceļās, lai sāktu darbu. Tiekamies pēc 4 stundām, braukšu ar riteni uz darbu. Čau! Es pat nezinu, ko lai saka. Labrīt nevar teikt 12. naktī. Un labvakar arī vairs nevar. Jāsaka laikam vienkārši sveiki, čau. Jā, 4 stundas pagāja. Baigi draņķīgi. Tā kā iemigu, tā kā neiemigu, pamodos. Es laikam kādas 2 stundas pasnaudu. Tagad jānomauc veselu dienu. Neko darīt. Šitā nav vienmēr, kad vienos jākraujās. Kaut kad jau var paciest. Tad jocīgi sajūta braukt 12. naktī pa ielu
klusumā, mierā, neviena nav. Un runāt ar telefonu. Jā. Mums ir tiekās jau darbā, deguns salsta. Nu ko, šitais ir rīts, kad es kafiju nedzeršu. Nu, es tad neteiktu rīts, bet gan nakts, kad es kafiju nedzeršu. Nezinu, vai normāli veselīgi būtu dzert vienos naktī kafiju. Nē, kas mums te? Gaiss trūkst. Nedaudz gaisiņa un aiziet. Jā, ļoti jocīga maiņa. Sākt darbu šitādā veidā pusē. Vienos izbrauksim ārā. Spoguļi jāatregulē pēc manas sēdēšanas. Otrs šoferis ir īsāks par mani. Līdz ar to spoguļi arī ir savādāk atregulēti. Ieslēgsim gaismiņas visas. Izbrauksim nokritušas trepas. Labi, ka ne manā pusē pārbraukt pāri nemanītu, ja spoguls jau nav redzams. Tā, stumsimies ārā. Un aiziešu aiztaisīt durvis atkal. Vārtus. Tad jau jāliek čips iekšā. Jāsāk lielā darba diena. Jā, čips arī jauns pasūtīts. Manējam vēl ir 2 nedēļas un beigsies. Tā. Apiesim riņķi, apskatīsimies mašīnu. Ieslēgšu gaismu, vai riepām viss ir kārtībā, vai lampas strādā. Tātad pirms braukšanas tehniskā pārbauda. Jā, lampas strādā. Šito aizmuguri vienreiz sanāca man noraut. Nu, pacelsim tās trepas, ne? Nebūsim jau tie kretīni, kuri atstāja visu mētājoties, ja kaut ko redz. Tā, jā, riepās gaiss ir. Lampas strādā, viss ir kārtībā. Tilts paceļās uz augšu, aizmugurējais piestūrē. Visas gaismiņas vēl nav saslēgtas. Īstenībā tā tik arī ir. Aizbrauktēt līdz zemniekam tieši vienos kaut kādos būšu pie viņa. Tā, kaut kā paņemšu jums. Vai netrauc. Tagad galvenais saprast, vai neesmu aizmirsis čipu mājās. Reizēm gadās tā, ka maku atstāju mājās. Tad jābrauc gar mājām un jāpaņem ir. Tā, kas mums te notiek ar Führerschein? Nē, man vajag čipu. Izslēgšu ārā, lai nespīt man acīs. Ko? Tā izskatās čips Vācijā. Tāpat kā Latvijā, tikai fārā karta, ne? Jā, es labi lieku viņu iekšā. Un sākam darbus. Ieliksim, ka bija atpūta līdz šim laikam. Cik mums ir šis laiks? Tā, pēdējo reizi izņēmu 23.4. Kas mums tagad ir? Nezinu, kas šodien pa dienu. Šodien mums ir 27. Pauzīte normāli sanākusi. Mums ir tiekamies jau iespējams pēc cūciņu uzkraušanās. Ja šitā zemnieki mums nemēģināšu nolikt kameru, lai noķertu kādu kadriņu, kā iegriežos, neizbraus vai ko, jo viņam tas varētu nepatikt. Tiekās jau, kad aizmugurē man 150 rukšķīši rukšķēs.
zemnieku. Re, kur ir tas zīmogs, ar ko katrai cūkai jāiesit pa sānu, lai nozīmogotu viņu. Te ir krāsa, katru reizi iemērts krāsā un uzsit pa sānu, lai katra dabūtu savu tetovējumu, lai zinātu, no kura zemnieka ir nācis. Kaut ko zemnieks kaut ko bremzē. Nē, tagad ir tieši viens, tā kā vajadzētu sākt krauties. Tā kā norunāts. Vācu precizitāte. Nē, vācieši nemaz nav punktuāli tā kā runā. Galīgi nav. Pēc tam jātaisa vaļā jumts, tagad netaisīšu, tuļ atzīšu iekšā. Stunda un 13 minūtes. Diezgan labs rādītājs pie šitā zemnieka. Abi pie jaunā staļa viņam vajadzēja būt ātrāk it kā, līdz stundai. Bet vienalga, tas ir labs rādītājs. Tagad jāizpilda papīri un jādodas ceļā. Tā man ceļā līdz šim galamērķim ir. Es pat pateikšu, cik kilometri, es nezinu, jo es pārsvarā braucu bez navigācijas. Nav man viņa vajadzīga. Tad, kad skatos sastrēgumus, tā es tev varu pateikt, mēs dosimies ceļā 183 km. Tāds easy brauciens, ne? Šodien ir 27. 4. 26. krāvāmies no 1 līdz 2:10. Tā viss jāpieraksta. Braukšanas laiks būs 2 stundas un 3 minūtes. Iekšā man ir 150 cūkas. Tā, kas man te notiek? Tātad viņas tiks braukt pēdējā braucienā, viņas dodās. Viss šeit skatīt tālāk. Ātrais variants skatīt tālāk kraušanās. Listē, kā to nosaukt. 27, 4, 26 un mēs braucam uz šeieni, kur es neteikšu. Jā, nevajag saukt firmas vārdos, kurus nevajag. Tā, šeit viss mums ir izdarīts. 150 cūciņas, papīri sarakstīti. Tātad dodamies ceļā. Baigais plus šim, ka naktī iešu cauri Brēmenei. Nebūs sastrēgumi.
Atpakaļ braucot gan nāksies bišķiņi tā atkal izpūris pastāvēt. Labs ir. Jānoliek kaut kur tas statīvs, ne? Kādu kadriņu ieķert. Labi, braucam. Ir laiks kafijai, bet ir sūdi. Nē, sūdi nav. Tikko ieraudzīju, ka aizmugurē ir vaļā klape, ko es pat neredzēju, tāpēc, ka viņš ar vēju viņu piepūš ciet. Un tad, kad nobremzē un apstājās, tad viņi atveras vaļā. Nu, tas ir mans kaiseks. Jā, tas ir mans. Rekā izskatās, ka ir vaļā. Šito Anģiņš neaiztaisīja ciet. Tagad aiztaisīju. Tagad viss būs kārtībā. Ejam, uztaisīsim kafiju. Ir laiks pienācis kafijas pauzē 4 no rīta. Un kustība var paliek jau lielāka uz Bāņa. Gājiet vienu garšīgu kafiju iedzert. Labi, karti neņem, jābāž naudu iekšā. Aiziet. Viena garšīga kafija paņemta, ko mums dīzeļdegviela rāda uz Bāņa. Tā 2,62 litrā. Šitais ir pa lēto. Tad, kad, uz Bāņa tiešām tas ir pa lēto. Tad, kad bija tie visi lielie uzcenojumi, tad bija gandrīz 3 eiro jau sasniedz. Bet, neko darīt. Tāda dzīve. Es ar saviem cucakiem došos tālāk. Kādu kadriņu iefilmēšu, varbūt priekš tevis. Varbūt arī neiefilmēšu. Varbūt tiksimies jau gala mērķi. Mēģināšu ietumtulēt iekšā. Labi, ka es neesmu resns, tad es nevarētu šitā. Tā, ok.
tiekamies jau pēc brīža. Kaut kur, nezinu kur. Varbūt kādā kadriņā. Varbūt jau galamērķi. Šī ir lieta, ko gan es piekopju un īstenībā iesaku piekopt arī visiem pārējiem šoferiem. Tātad es iebraucu tikko benzīna tankā un reku braucu ārā no pārkinga. Un visi šie šoferīši, viņi ir nostrādājušies, varbūt kādam smagas brīvdienas, kāds iekodas bišķiņ, guļ. Nu, nemaucam ārā pa šito ieskrēnu joslu, pilnu pedālu, grabēdami, kratīdamies. Nu, ļaujam izgulēties. Nu, es zinu, ka tepat ir reku bānis, kur visi brauc garām, bet, nu, tomēr šī ir lieta, kur mums vajadzētu cienīt vienam otru. Es zinu, kā ir gulēt šeit. Ka tev naktī pilnā tonī iet garām vienkārši grabēdami visi. Tā kā cienam viens otru uz ceļa un lai visiem labi ripo. Tā šobrīd izskatās ļoti labi. Priekšā man neviens nav. Bet vai es tikšu tūlīt uzreiz iekšā un varēšu izkrauties, to jau tūlīt manīšu. Tātad ēkas es nedrīkst nerādīt, nepublicēt, kur es atbraucu, kā un ko. Es varu pēc tam mazgāšanu parādīt. Tad tagad nevis skrienam, bet ejam un noskaidrojam, vai varu uzreiz izkrauties. Dāma pie uzņemšanas bija iekavējusi darbiņus, bet tagad viss ir kārtībā, braucam iekšā. Izkraušos un tad jau būs lielā netīrā dienas daļa. Tā, jāizmazgā mašīnu, parādīšu, kā izskatās pēc tam 150 cūciņām piegādātajām. Tā kā tiekās pēc brīža pēc izkraušanās. Izkrāvis esmu un ar sportu nodarbojos arī esmu. Kodas 4 cūkas. Nu, vienkārši negāja ārā. Un tad pamēģiniet tos 130 kg izstumt ārā. Vēl ar pretestību. Ne jau beigtas dzīves, kuras ieslēdz apakaļgaitu. Un tad vetārs saka, ka tu tikai tā prātīgi nebļauj uz viņām tā mierīgi, ja? Pastumt 130 kg mierīgi. Labi, ejam parādīšu, kā izstāsta. Aizmugurē pēc 150 cūku pārvadājumu. Es esmu viss slapšu teku, bet nu no sviedriem. Tūlītām mazgāsim un tad jau uz mājas pusi. Dupšu taustāmie cimdiņi ir uzvilkti. Tūlīt būs kā rokas pat rīt. Šeit visas kalorijas sadeg. Tad, nu tā, pēc 150 cūciņām izskatās aptuveni šādi. Šis vēl nav sliktākais gadījums, tāpēc, ka sienas ir salīdzinoši tīras, to visu dabūs nost, bet ir arī trakāki gadījumi, vēl trakāki tad, kad ārā ir 30 grādi un tas viss piekalst. Smaržs iekšā šeit nav no patīkamākajām, kādam arī tāds darbiņš jādara. Šis viss jādabon tīrs. Arī augšā šīs vietas visas ir jāizmazgā, jāiztīra, jo tur cūcekļi saka, kā iekšā, vai kāds smuks rīts, tāds gaiši rozā. Un dabonam tīru, es tūlītām nolikšu jūs reku te pie sienas, tur parasti tiktu laiviem jūs liek, un ka jūs skatāties, kā es tīru. Un iztīrīšu ar jums kopā tikai vienu stāvu, pēc tam nelikšu telefonu pāri katram stāvam atsevišķi. Dabūsim tīru šo stāvu, un tad jau tiekamies pēc kaut kādas stundas kabīnē.
Nu tālūk, pirmais stāvs izmazgāts, man vēl 2 tādi. Mēs ar tevi tiekamies pēc kādā laika kabīnē, bet es dodos mazgāt tālāk vēl 2 piekāpus stāvus. Nu ko aiziet, šaujam vaļā ar striptīzu, ne? Tā labi, ka šodien man vēl maika ar augsto krāgu bija. Puņķis piesala pie deguna. Šodien pēdējo dienu it kā solīja salmu. Nu ko, ir laiks pienācis izģērbties kameras priekšā. Līdz kam mūsu dzīve ir novedusi. Nekas, es jau vakar izģērbos kameras priekšā. Taisot video, kur sportoju. Bet plikus rieksteņus jau es neparādīju. Reizēm sievietēm vairāk redzams. Nu, šausmas. Tā, es esmu izdarījis visu, ko man vajadzēja izdarīt. Cik mums ir pulkstens? Pulkstens ir 7 no rīta. Tas nozīmē, ka 7 stundas esmu nošancējis bez pauzēm. Tad izbraukšu ārā, atdošu čipu. Mazgāšanas čipu. Nevar saprast, tagad it kā tāds žirgs jūtos pēc tādas pasportošanas. Bet man liekas, izbraukšu ārā un iešu pagulēt. Jo es kaut kā esmu pārstājis sevi spīdzināt. Gandrīz 6 gadi es nostrādāju tā, ka gandrīz neņemot nevienu pauzi pa dienu. Reizēm bija 15 stundas. Tā, ka neviena minūte pauze no mašīnas uz mašīnu. Pauze paiet tad, kad mazgā mašīnu vai kraujies un turpini. Un tad ir tāds īstenībā jautājums, kurš ir bīstamāks uz ceļa? Noguris šofers vai piedzēries šofers? Labi, piedzēries šofers to nenosauksim. Cilvēks, kurš lietojas alkoholu. Šofers nav piedzēries. Tāpēc, ka tas vairs nav šofers. Tas ir vienkārši cilvēks, kurš ir piesēdies pie stūres šmigā. Labi, man jau tāda noguruma bazars sākās arī savā ziņā. Bet šito es vienreiz aizdomājos. Reāli. Kurš tad ir tiešām bīstamāks? Es, kurš nav gulējis apzināti, vai tas, kurš šmigā mauc? Vēl telefons rokā, tas arī. Labi, tūlīt iedošu tev mazu atjauninājumu, ko tad es īsti izdarīju? Aizgāju pagulēt vai neaizgāju? Ko lai tagad saka? Tagad man teikt jums labrīt. Es pagulēju. Laikam kāda stundiņa pat bija tagad. Jā, pagaidām vēl jūtos sapampis, bet katrā ziņā kaut cik jau labāk būs tūlīt. Braucam ceļā, tūlītām jāpaņem tikai laikam kafija. Nē, šeit bija negaršīgi. Nē, šeit kafiju neņemšu, dzeršu ūdeni un uzēdīšu brokastu devu. Šeit vīri pacentušies diezgan šauru ceļu uztaisīt, braucot no Klopenburga, tagad uz Bāņa, pirmo Bāņa pusi. Un te, ja kāds brauc ar negabarītu naktī, ir tā pišķiņa elpi jāievēl. Nav tā, ka strīķētu malas tur, jā, bet diezgan šauri iet mums šito. Ja ceļš naktī, tad, kad pārguris, ir diezgan grūti noturēt to vienu pozīciju. Bet, tas ir mazs īsts momentiņš. Tūlīt pašūposimies. Ops, man vēl augšā grīdas ir paceltas, baigi samet šo momentu. Un tad jau var atkal vīlēt uz priekšu. Tad šeit var redzēt iemeslu, kāpēc man varētu patikt Vācijā braukt pa nakti, tāpēc, ka pa nakti tā iespēja iesprūst šitādās vietās ir mazāka. Protams, ir, bet netika traki kā pa dienu. Reizēm kādas 4 stundas, 5 sanāk katru dienu vismaz pazaudēt tikai un vienīgi stāvot sastrēgumā.
tas ir, piemēram, kaut kāda Brēmene, izbraukt turpu šurpu, man, labi, baigi tur, tas jau tā 4-5, tā jau, 3, teiksim, toču, 3 stundas reizēm ir jāpazaudē, toču, ļoti latviski, ne? Tiešām. Tā, sastrāgumam esmu cauri ticis, mikrofonu nelikšu, tur vai skaidrāka, tīrāka skaņa, tagad neko tādu nedarīšu. Ir jāatrisina tādas lietas man te telefoniski, līdz ar to bija izgājis TikTok laivā, bišķi patarkšķoju, kamēr sēdēju sastrāgumā, pazaudēju 1,5 stundu. Jā, 1,5 stundu, tā kā es teicu, viens virziens, 1,5 stundu pazaudēts. Un tagad jau esmu cauri, man vēl kaut kāds 40 minūtes līdz mājām ir. Tad es nomazgāšu logus, spoguļus, lai man rītdien būtu viss tīri, smuki, salikšu jau skaidrs, sabēršu iekšā un tad aidā jūriņā uz mājām jāpalaiž sievu uz darbu, lai es varu palikt ar dēlu. Tā kā tiekamies pēc brīža vai nu firmā, kur es nomazgāšu šo mašīnu, vai jau mājās. Tā mašīna tīra, logi notīrīti. Andžiņš tīro logu fetišists ir visu sadarījis. Jābrauc uz mājām, baigi vējš, tev noteikti ausīs puš. Braukšu mājās, palaidīšu sievu uz darbu un jāpaliek ar puiku. Redzi, kā esmu mājās un pēc cūkām vairs nesmirdu. Noskuvies, safrišinājies un vairs neesmu smirdīgais Andžus, bet tagad smaržīgais Andžus. Jāuztaisa bišķiņi ēst, jāsaliek vēl klāt bišķi proteīniņi visādi. Jāuztaisa kafija, kā vienmēr mana mīļākā flat white, double shot strong liela un startējam. Es vairs savu dzīvi bez kafijas nevaru iedomāties. Nē, es varu, bet es negribu. Tā kā, jā, tagad es pabūšu mājās ar dēlu, sieva jau ir aizlidojusi uz darbu. Ar Ričuku arī. Kačājam kājiņas, zin kā. Jā. Paldies tev, ka biji šodienu kopā ar mani. Šodien, cik man sanāca, 12 stundas. Tā kā redzēju, nebija tik traki. Labi, tas pirmais gājiens, kad sanāk 8 stundas. Jā, kaut kāds 8 stundas bez pauzes. Tad es pagulēju. Rītā man atkal ir agrs rīts. Nakts. Cikos man jāsāk. Tā, 3:30 jākraujās, tas nozīmē. 3:40 jau jāizbrauc no firmas, 3:00 atkal jāceļās. Tā kā rītdien nefilmēšu, bet rītdien samontēšu video to, ko tu tagad skaties. Paldies, ka biji ar mani un tiekamies nākamajā video. Čau!